pastāst arī plašāk jau ziņās, bet tagad gan skatītāji pienācis laiks kādam īpašam notikumam, jeb izlozē kā jau katru otrdienu. Un piedalīsies mūsu izlozē, kas? Jūs, kas laika posmā no 1. līdz pat 12. decembrim, no 1. novembra līdz 12. decembrim. Esat runājuši par savu mājas telefonu ilgāk par 5 minūtēm ar kādu, kurš dzīvo ārvalstīs. Akcijā uzlabo attiecības ar mājas telefonu ir iespēja laimēt vērtīgas balvas, tātad 100 latus. Veseli 3 laimīgie šodien saņems izlozē, un 12. decembrī tad viens laimīgais vesels 1000 latus. Un viss, kas vien ir jādara, ir jārunā ar kādu no sev tuviem cilvēkiem ilgāk par 5 minūtēm. Tas taču ir pavisam vienkārši. Un mūsu maģiskais laptops tūlīt pat izlozēs 3 laimīgos numurus. Un tos smaidīgos cilvēkus, kuru vienu no viņiem mēs mēģināsim arī sazvanīt. Un uzzināt, kas tad īsti, uz kuriem ir zvanīts. Uzmanību. Aiziet numuri. Stop. Un jūs ekrānos pirmais telefona numuriņš. Stop. Otrais numuriņš. Un stop trešajām telefona numuriņām. Un tūlīt pat mēģināsim kādu no laimīgajiem cilvēkiem sazvanīt. Jā, bet tikmēr mēs varam izrunāt par to, ka, ir jau pilnīgi skaidrs, ka visi saprot, kas tas telefons tāds ir. Bet izrādās, ka telefonu dažādi sauc, dažādās pasaules valstīs. Nevis izrādās, tas ir kā loģiski, bet, piemēram, Īslandē to sauc par Simi. Somiski savukārt tas ir... Somi? Puhelin. Puhelin, varbūt mazliet savādāk uzrunāja iespējams, bet tā vismaz rakstās. Un galā latviski tas viskorektāk būtu to saukt par tālruni. Mēs apsveicam visus tos, kuri ir šodien laimējuši katrs pa 100 latiem, un cerams, ka tas viņiem ļaus ilgāk runāt ar saviem mīļajiem cilvēkiem, kuri dzīvo ārvalstīs. Tieši tā, jā, lai gan ar jauno gadu